un esiet sirsnīgi sveicināti šeit, majestātiskajā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Saucerītes zālē uz mūsu latviešu mūzikas programmu. Starp ikdienas mājas soli, neskaitāmajiem darbiņiem, Ziemassvētku koncertiem, piparkūku cepšanu un patiesībā arī garām naktīm pie klepojoša bērna gultiņas esam centušies jums sagatavot mūsuprāt skaistas latviešu mūzikas programmu. Koncertā esam iekļāvuši klasiskās un laikmetīgās vokālās mūzikas spēles, un Beztarts spēlēs pats savu komponētu mūziku, un mēs tiksim arī, protams, bez Pētera Vaska kompozīciju. Koncertu ieskandināsim ar Jāzepa Mediņa un nezināmu vārdu autora dziesmu Atcerīgo sapņojumu. Lai jums patīkams šis vakars latviešu mūzikā. Paldies!
Labvakar vēlreiz. Kā jau Elīna teica, es spēlēšu šovakar arī drusciņu solo. Kaut ko no savas mūzikas, kaut ko arī no Pētera Vaska mūzikas vēlāk. Un šo ļoti, ļoti latvisko programmu man gribējās iesākt ar viss populārāko, un iespējams arī vislatviskāko latviešu tautas dziesmu Pūtu vējiņu manā apdarē. Un tā būs mana fantāzija par šo skaisto latviešu tautas dziesmu. Klausamies. Mīļie draugi, šeit ir 3 brīvas vietas, lūdzu, kas ir vis tālāk, nākiet šeit, jo, kā Bībelē teikts, tie pēdējie būs tie pirmie, lūdzu, drīkst, atnākiet apsēsties šeit 3 brīvas vietiņas. 3 brīvas vietiņas, lai jūs varētu dzirdēt vairāk un bratāk. Es vēlējos pateikt, ka nu pat klausoties, kā Listards spēlē, man izdevās piedzīvot tādu pavisam mazu, bet patiesu laimes mirkli skatīties no 11. stāva, kā Rāmi viļņo Daugava un klausīties, kā viņš spēlē pūtvējiņus. Un tas kaut kā man sasaistījās ar jaukām un siltām atmiņām par studiju gadiem mūsu Latvijas mūzikas akadēmijā, kad es studēju arī mācību priekšmetu ar nosaukumu kamermūzikas dziedāšana. Pie mums daudziem tik mīļā Pētera Plakida un arī pie mana mīļā koncertmeistara profesora Gunāra Stādas. Un šie 2 dižgari, es atļaušos teikt, man iemācīja un parādīja un atklāja mīlestību uz
latviešu vokālo kameru mūziku, uz vārdu mūzikā un arī saistībā ar šo vārdu uz tekstu, kas ir izmantots latviešu solo dziesmās klasiskajās. Nākamā dziesma, vēlos pateikt, ka es šajā programmā esmu izvēlējusies 4 sev vismīļākās vokālās kamermūzikas pērles no 4 dažādiem latviešu klasiķiem. Jā, lai parādītu, cik dažāda un skaista ir viņu mūzika un arī rakstītais vārds. Nākamā dziesma – Mana laime, Emīls Dārziņš un Helgi. Pēc manas laimes nodziedāšanas es sajūtu, cik ļoti strauji kust manas sirds, tāpēc vajag parasti mazu attālpas brīdi, lai pieteiktu arī nākamo dziesmu. Latvieši izsenis ir zināmi kā dziedātāja tauta un arī slaveni ar muzikālajām ģimenēm. Viena no tādām jums ir iespēja dzirdēt un redzēt šovakar, un daudzas gadu desmites atpakaļ tāda ģimene bija arī Mediņi. Kā pirmo skaņdarbu jūs dzirdējāt vienu no brāļiem Jāzepu, lai skan Jāņa Mediņa, dziesma ar Veronikas Strēletes vārdiem Ābele. Oh
Mēs visi vairāk vai mazāk esam pazīstami ar Jāzepa Vītola daļradi. Visi noteikti zina viņa aizver actiņas un smaidi, bet varbūt ne visi ir dzirdējuši retāku atskaņotu dziesmu ar Kārļa Jākopsona vārdiem Laimīte. Turpinājumā vēl kaut kas no manas mūzikas. Tā būs mūzika, ko es esmu rakstījis kādai teātra izrādē, kas tā arī nekad nenotika. Stāsts ir sekojošs. Pirms jau pāris gadiem saņēmu aicinājumu no kāda Latvijas teātra veidot muzikālu noformējumu izrādei, kas tapa pēc latviešu rakstnieces Elīnas Zālītes. Kā sauc Elīnu, pirms mēs bijām apprecējušies? Pēc Elīnas Zālītes lūgas Rudens rozes motīvi. Taču uzdevums bija ļoti sarežģīts, jo iestudējums būtu bijis veidots mēmā kino stilistikā. Tas nozīmē, ka aktieri izspēlētu visu darbību ar žestiem un mīmiku, taču neko nerunātu. Teksts rādītos uz ekrāna, un mūzikai vajadzētu skanēt no vismaz stundas garumā bez pārtraukuma. Tā jau tas mēmējās filmās bieži mēdz būt. Tas ir liels izaicinājums. Un es labprāt ķēros pie darba, jo man ir ļoti saistīti laikmets, kurā norisinās darbība šajā lugā. Proti, tie ir pagājušā gadsimta 30. gadi Rīgas augstākajā sabiedrībā. Un tā ir romantiska situācija, komēdija par māti un meitu, kas iemīlas vienā un tai pašā vīrietī. Un viss beidzas laimīgi, visi dabonas, visi ir Jā, tas ir Elīna Zālīte to prāt nokontrolēt. Nu, lūk, un man ļoti patīk pagājušā gadsimta 30. gada mūzika. Es no tās ļoti iedvesmojos, un tā ir tiešām stilistika, kurā es jūtos kā mājās. Bieži vien man tiešām šķiet, ka es esmu izkāpis no laika mašīnas, un patiesībā es dzīvoju tādu. Tad, ķeros pie darba un sarakstīju mūziku šajā stilistikā. Apmēram pusstundu gara mūzika man bija tapusi, es to jau biju saskaņojis ar režiju, un viss jau bija tapšanas procesā. Es biju arī ieplānojis otru pusstundu apimprovizēt to pusstundu, ko es jau esmu sarakstījis. Nu, kaut kā taču jāšmaltas ir. Tomēr veselu stundu sarakstīt ir grūti. Nu, lūk, taču pēkšņi notika tas, kas notika pirms pāris gadiem, un man nebija vairs iespēja strādāt pie šī iestudējuma. Un tā es pēkšņi paliku muļķos ar veselu pusstundu mūzikas, ko man nebija kur likt. Un es
ķeros pie darba un izveidoju 12 minūtes gadu skaņdarbu, koncertu skaņdarbu, kuru es nosaucu Rožu rapsodiju. To arī klausāmies.
šis skaņdarbs. Katru vakaru dzird šo skaņdarbu mājās. Ir klavieris, taču viss kārtībā. Es arī dzirdu, kā mūsu klavieris pamazām nolietojas. Ko, mīļie, ir pienācis tas brīdis, kad ir jānotiek kāda skaņdarba pasaules pirmatskaņojumu. Mēs šo skaņdarbu ieraudzījām tieši pirms 20 dienām, un to līdz šim ir dzirdējuši tikai mūsu mazie bērni mājās. Teikšu godīgi, viņi nebija īpaši lielā sajūsmā. Joks, protams. Ar Jēkabu Jančevska Dailidi man personīgi ir bijusi jau saskarsme iepriekš, jo pirms vairākiem gadiem kamera ansambļa trio Anģelikus sastāvam, kurā muzicēju arī es ar savu balsi, mēs pasūtinājām Jēkabam mūsu trio jaundarbu. Toreiz lielākais izaicinājums no viņa komponētā, rakstītā bija tas, ka viņš šo šūpuļdziesmu, ļoti skaistu šūpuļdziesmu, bija sarakstījis lībiešu valodā. Einu, tu atrodi mūsdienās vecmoku mežā lībiešu valodas speciālists, kas tev palīdzēs ar pareizu izrunu. Bet viss notika kārtībā, viss bija kārtībā, viss notika kā jānotiek. Šoreiz no savas puses var teikt, ka lielākais izaicinājums man ir koloratūra, mecosoprāna tesitūra, ko Jēkabs man ir uzdāvinājis šajos Ziemassvētkos. Tev arī bija kādi izaicinājumi? Septols, kvintols, tur ir normāli. Septols, kvintols. 5/4, viss kā parasti. Tātad Jēkabs Jančevskis ir izvēlējies ļoti skaistas dzejas rindas no Knuta Skujanieka Dailridas un sakomponējis dziesmu ar nosaukumu Tik tīra debesis. Tad klausāmies.
būs solīts kaut kas no Pētera Vaska mūzikas. Kas gan varbūt piemērotāks šim gada laikam, kā brīnišķīgā baltā ainava, jeb ziema no cikla gada laiki. Man savulaik bija tas gods visu kopā šo ciklu arī pirmatskaņot. Bet šovakar visapcerīgākais, vispoētiskākais ziemas tēlojums mūzikā, kāds vien latviešu mūzikā noteikti ir, es esmu pārliecināts arī pasaules mūzikā, nepārspējams, patiešām nepārspējams šī ziemas baltā, skaistā sastinguma un miera attēlojums. Klausoties šo brīnišķīgo skaidru. Pēters Vasks, baltā ainava.
pēc šī es nezinu, ko vēl piebilst, ko vēl nodziedāt. Kā vien kaut ko tā kunga godam. Šajā programmā laikmetīgās vokālās kamermūzikas sadaļā esam iekļaujuši arī Viļņa Šmīdberga komponētu dziesmu šai svētā naktī no vokālā cikla 3 dziesmas tā kunga godam. Tādā veidā ļaujot mums pakavēties siltās un sirsnīgās atmiņās par nu pat nosvinētajiem Kristus dzimšanas svētkiem. Šai svētā naktī
Ja, koncerts vēl nav galā, jūs visi priecājaties. Koncerts vēl turpinās ar kaut ko pavisam šim gada laikam neatbilstoši. Un redziet, ir tāda lieta, ka es ļoti nemīlu ziemu un pārciešu to lielām grūtībām. Tāpēc ziemā es labprāt, un arī jūs aicinu, labprāt pakavēties atmiņās par kādu siltu, saulainu augusta novakaru, kurā es ar divriteni braukājos pa piemājas laukiem un pļavām, un pēkšņi ieraudzīju šķietami bezgalīgu saulespuķu lauku, kas saplūda ar saulrieta zeltaino gaismu, un to visu es vērojot, dzirdēju savā galvā mūziku, ko es jums tūdēju nospēlēšu. Tas ir skaņdarbs ar nosaukumu Saulespuķis.
Komponists Ēriks Ešenvalds ir sarakstījis visiem labi zināmo un līdzi dziedamo skaisto dvēseles dziesmu ar Anitas Kārkliņas vārdiem. Es šo dziesmu daudzu gadu garumā esmu dziedājusi neskaitāmās variācijās ar kori, bez kora, solo, duetā, teiksim, tiešām kāzās, bērēs un kristībās, kā mums mājās smējamies. Bet, kā izrādījās, šai dziesmai nav pierakstīta klavieru pavadījuma. Un, kā izrādās, tas joprojām nav pierakstīts, jo tas atrodas tikai Vestarda galvā un viņa pirkstos. Lai gan ir ierakstīts Latvijas radio klasikas fondos. Vestards šo visu zinot, manus daudzos uzstāšanās brīžus ar dvēseles dziesmu dažādās versijās, kādu dienu nāk klajā ar piedāvājumu izveidot savu klavieru pavadījumu versiju balsi ar klavierēm Ešenvalda dvēseles dziesmā. Tad klausāmies Ēriks Ešenvalds, Anita Kārkliņa, Vestards Šimkus, dvēseles dziesma. No šo skandarbu mēs arī atvadīsimies. Paldies, ka klausījāmies. Pasū
gribēju pateikt, ka lielāku dāvanu jau laikam mēs nevaram vēlēties, jo mums šodien ar sievu ir 26. kāzu gada. Pēc Ziemassvētku pirms jaunāgada laiks. Es ierosināju, izvēlējos, un Vestards akceptēja un atkal piekomponēja klavieru pavadījumu manai mīļākajai Ziemassvētku dziesmai, kuru man bērnībā iemācīja mana omīte, kuru savukārt šajā, jāsaka, nākamajā februārī svinēs gandrīz apaļu 91. jubileju, un šī dziesma, šī Ziemassvētku dziesma ir kopš bērnības bijusi viņas mīļākā, un viņa to ir nodevusi arī man. Lai skan, es skaistu rozīti zinu.